es izkrāvu. Braukšu tālāk uz Indianu pēc kravas, kas ies uz Kaliforniju. Nezinu, kas par kravu vēl būs, ko sakraus. Stunda no šejienes. Nodevu es kravu Kentucky no rīta. Burtiski pēc minūtām 5 arī atsūtīja man jaunu vietu, kur braukt pēc kravas, kas ies uz Kaliforniju. Dodos es pašlaik uz Indiana štatu pilsētu Indianapolis. Ņemšu es kravu, kas ies uz lielveikalu tīklu Walmarts. Nezinu, ko tieši vedīšu, bet zinu, ka ies preces tieši uz lielveikalu. Pilna krava būs 38,000 poundu. Mazliet viņš svarš būs. Tas ir ļoti labi, jo Vajomingā skatos atkal būs lieli vēji, kā jau ierasts. Bet man tas īpaši nebiedē, jo smaga krava būs diezgan stabili būšu uz ceļa. Palika man vēl kaut kāda pašlaik pusstunda braukt. Laiks ir vienkārši brīnišķīgs. Nezinu vispār godīgi sakot, vai šogad kaut kāda tāda ziema mums būs. Laikam šur tur sniegs ir tā kā bijis, jā, bet, man personīgi, laikam, reizes 2 sastapās šogad sniegs. Nekas tāds briesmīgs vēl nav, es personīgi neesmu redzējusi šogad. Ceļi tīri vispār, tagad 46 grādi ārā braucu. Vakardien bija Illinois, braucu 60 grādi pēc Fahrenheita, bija diezgan silts, diezgan pavasarīgs. Man, ja godīgi, vispār nav tādas sajūtas, kad ārā būtu kaut kāds 15. janvāris, jā. Pilnīgi tāda sajūta, ka kaut kāds aprīlis vai marts varētu būt. Nezinu, kas šogad mums ar ziemu ir noticis. No vienas puses baigi feini, jo, ceļi sausi, visi brauc bez bēdas, bet no otras puses, nav zināms, kāda tā vasara būs pēc tādas ziemas. Latvijā gan pašlaik runāju ar vecmanu, teica ārā ļoti liela mīnusi, sevišķi naktī sniegs esot ļoti daudz piekritis. Latvijā tāda kārtīga ziema ir šogad. Cerams, ka arī tā vasara būs tāda, kā vajag, jo pagājuši gadu vasara gan bija ļoti čābīga Latvijā, nezinu, vai to pat par vasaru var nosaukt, kad viens lietus bija un, tur tantē bija dārs un 2 reiz teica apslīga viss. Tad, ļoti cerēsim, ka šogad vasara būs tāda arī Latvijā ļoti kārtīga un feina. Es arī došos uz Latviju jūnijā uz 3 nedēļām atpūsties, paciemoties. Tad, ļoti cerēsim uz labiem laikapstākļiem. Atrodos pie pašas Indianapolis lidostas. Cerams, braukšu pareizo ceļu un neattapšos kaut kādā terminālā pasažieru. Ir arī gadījies tā, jā. Bija ļoti nepatīkama pieredze. Tas bija sākumā, kad tikko sāku braukt. Iebraucu mazliet Virģīnijas štatā, ne tur, kur man vajadzēja. Cilvēki skatījās. Ļoti, ļoti izbrīnīgus skatienus es dabūju. Nekas gadās visādi. Tas viss ir atmiņas pēc tam un piedzīvojumi un smieklīgi stāsti. Protams, tajā mirklī tas neliekas tik smieklīgi, bet pēc tam ir diezgan interesanti atcerēties. Kādu reizi pastāstīšu, kā es iestrēgu puķu tobē. Tas ir atsevišķs stāsts citai dienai.
es atbraucu uz pareizo vietu. Mani Google Maps veda pa citu galu. Es veiksmīgi apgriezos uz ceļu otrādāk un sapratu, ka man tomēr ir jābrauc šeit. Tā, 42, 41. Tātad priekšējā tā lielā ēka, tā ir manējā. Tā zīme man norāda uz turieni braukot. Man no sākuma vajag piebraukt pie apsarga un check-ins attaisīt. Noliktava izskatās ļoti tiešām liela. Es domāju, diezgan ātri sakraus. Burtiski pie pašas lidostas. Tā, truck entrance, truck. Aha. Pareizi es atbraucu tā. Skatīsimies, kas mums notiek tālāk. Atbraucu es pēc kravas. Man bija pieteikts uz 12. Es iegāju iekšā, check-ins atteicu, bija 12:05. Man saka, jā, tev pieteikts uz 12. Bet tu esi pārāk ātri, tev nāksies pagaidīt. Ja atbrauc par vēlu, $500 sods. Nesaprotu, kā tas viņiem strādā, bet nu ok. Tagad man jābrauc ir līdz W16 vārtiem. Jāparkojas, jāgaida tur tik daudz visādu soļu, kas ir jāizdara, ko viņi izskaidros. Godīgi, pusi no tā arī neatceros. Nu, es domāju, kā parasti viss atķēdājies, atnāks pasaules papīrus, atstās piekabē, kad sakraus. Brauksim, meklēsim mūsu vārtus. W37 sākās, es pieļauju, ka kaut kur uz beigām vairāk man vajag pieparkoties labajā pusē, kamēr es gaidu netraucēju nevienam. Pagaidām paņēmu otāķājos. Aizbīdīju riebas līdz pašai aizmugurei, jo prasīja. Atāķējos. Visādam gadījumam neatceros. Viņi teica, vajadzēja atāķēties vai ne, bet nu štruns ar visu. Mazliet viņa atāķējos un pabrūtu uz priekšu. Tādas man klusas aizdomas, ka es te ilgi pušu pēc visa. Vakardienas ar AdBlue man, kad iztecēja, šeit viss saplējās. Viņš kristalizējas jau uzreiz. Un viss kristalizējies, viss netīrs ir. Šodien izbraukšu, kad jau atpakaļ uz mājām, tad noteikti iebraukšu trakvašā, vajadzēs nomazgāt. Jo mašīna ir ļoti netīra. Nu, ziemas periods, tā viņš ir, ko tu gribi. Es arī, kamēr gaidīšu tagad, vajadzēs laikam man sataisīt mazliet uzkopt kabīni, jo tāda mazliet man netīra viņa šeit ir. Nu, nekāds jau lielā nekārtība nav, bet nu vajag tāpat putekļus noslaucīt, grīdu pārslaucīt. Tāpat uz vietas stāvu darīt nav ko. Un tad varbūt varēs kādu vēl pusstundiņu pasnaust. Jo izskatās, ka tas viss te ne tik ātri ies man, kā man gribētos. Man liekas, pēc Kalifornijas laika pašlaik ir 9:30 rītā. Es dodos uz Kaliforniju, tāpēc tīri normāli. Nekas ir bijis vēl trakāk. Tāpēc gaidam ik pa brīdi, kāda FedEx lidmašīna pārlido pāri galvai. Es gribēju dronu palaist, bet nelidoju, jo cik es saprotu, atrodos tuvu lidostai. Kaut kāds pacelšanās, nosēšanās, gaisa ceļš varbūt šeit viņiem. Tāpēc man neatļauj dronu lidināt, bet nu, es domāju, Kalifornijā, kad būšu vai arī kādā citā parkingā, pa ceļam noteikti atkal kaut ko pamēģināšu, pafilmēšu. Paspēlēšos, redzēs, kas man tur sanāks. Sakrāva man ir diezgan ātri īstenībā. Nezinu, kāpēc es biju tik negatīvi noskaņota, ka ilgi nāksies gaidīt. Bet viss iznāca labāk kā plānots. Sakrāva, paņemsim tuvītājs mums papīrus. Tā.
Tā, paņemsim papīrus. Papīri ir piekabā. Un varēs doties uz mājām. Tā. Oho. Jā. Kā lai es te piestiprinu visu šito brīnumu? Pa vidu tur tā palete stāv, es nepiestiprināšu. Šitās arī es nepiestiprināšu, nav jēgas likt. Tā viena lielā uz zilās paletes. Redzēs, viņu var piestiprināt, bet es līdz turienei netikšu. Es pa vidu šitam neiziešu un virsū produktam arī nevar kāpt. Ok, nobildāšu priekš brokera un atstāšu kā ir. Papīri ir. Uztaisīšu bildi, lai zinātu gadījumā, ka viņi tādā veidā sakrāva un es nostiprināt neko nevaru. Benzīntanka nosaukums Tu esi nekurienes vidū. Resnie suņi, tu esi nekurienes vidū. Tāds jautrs nosaukums. Atrodos pašlaik Vajomingā, tikko uzpildījos. Pazaudēju laikam kaut kādas, 30 minūtes. Viens tur pirms manīm nekādīgi nevarēja izšamāties, nezinu, kādas viņš tur zolsas vai putnus skaitīja, ko viņš tur darīja. Beigās, kad aizbraucu no blakus pumpjas, pārvietojos uz turieni. Un viena puse izrādās knapi strādāja, tikai tāpēc es pilnu bāku kreiso nepielāju. Bet tas štruns apstāšos es pēc tam, uzpildīšu vēl. Principā man pietiek uz vienas bākas aizbraukt līdz nākošajai uzpildes stacijai. Braukšu tūlītās garām svariem Vajomingā. Paskatīsimies, ko man iedos kaldu gaismu. Gada sākums var arī gadīties, kad iedos sarkano. Gada sākumā parasti viņi pārbauda, vai visi papīri ir, tur apdrošināšana, visas atļaujas visiem, kam ir jābūt. Tad, paskatīsimies, mums brīnišķīgais aparātiņš, ja? Šeit stūrītiņš gaismas uzrāda zaļu vai sarkanu. Šos rīpēs saucamos pamainīja. Baigi feini uz viņiem, nezinu kāpēc, kādā veidā viņi ietekmē, kāda atšķirība ir no vecajiem. Tad Kalifornijā ļoti bieži zaļo gaismu uzdod. Kalifornijā tādi diezgan stingri svari. Transportnieki tādi piekasīgi, ja? Un ļoti labi, tad, kad dod zaļo gaismu, tad nevajag pa inspekcijām tur vazāties, liekas problēmas meklēt. Tad paskatīsimies, ko mums iedos Vajomings. Tā. Vaļā svari, zīme stāv. Uzrakstīts, kad vaļā. Ai, nokritam. Principā, man arī viņu tur nevajag turēt. Es viņu augšā parasti šeit plauktā tur, un man viņš lieliski darbojas. Es vienkārši gribēju jums parādīt, kā tas viss notiekas, ja? Tā. Jā, iedegās zaļā gaisma. Mēs droši dodamies tālāk. Oversize ievilka. To, ka viņu iedzina iekšā, tas automātiski nenozīmē, ka viņam būs inspekcija. Laivu velk. Man ja godīgi Vajomingā pārsvarā, ja ir iedot sarkano gaismu, tad ir inspekciju tāda, kā nav taisījuši, pārbauda vienkārši dokumentus, ko ved. Tiesības pārbauda, apdrošināšanu, reģistrāciju un viss. Iegāju uzpildīties un pie reizes paņēmu lūk šādas te ziemas cimdus. Rakstīts, kad kā taisīti no
govs āda, es tā saprotu, ja? Nu, iekšā, es pateikšu, izskatās ļoti silti, tādi feini, mīksti. No ārpuses arī izskatās augstuma izturīgi. Es kaut kad pagājuši, man liekas, nopirku no stirnas ādas. Es ņēmu līdzi uz Latviju, ziemā tieši lidoju, sniegu vajadzēja tīrīt. Un, nu, diezgan, es tev teikšu, izturīgi bija tā, tīri silti. Tad, nu, paņēmu šitos te, pamēģināšu intereses pēc, kur viņi ražoti. Indijā. Interesanti, ka viņi Indijā ražoti no govs ādas, ja? Kaut gan, cik es saprotu, govs tur skaitās kā svēts dzīvnieks viņiem. Izmēģināšu, jā, jo ļoti, cevišķi Vajomingā, kad ir tie stiprie vēji, kad vajag uzpildīties vai riepas pārbaudīt, nenormāli vienkārši appūš rokas, sāp. Pagājuši gadu man arī appūta rokas, visas sarkanas bija apsaldētas. Tad es paņēmu, jā, šādus te ar siltināmo iekšā. Izmēģināšu, redzēs, kas te būs. Es domāju, apakšā noteikti iekšā vilkšu vēl arī gumijas cimdus plānos, lai uz rokām, jo tāpat, es domāju, dīzelis izsūksies cauri, un tad rokas nepatīkamas tādas būs. Tad, nu jā, tāds pirmais pirkumiņš nopietnais šajā gadā. Vajag uzpildīties pirms rītdienas, vai nevajag pēc tam no rīta man tur čamāties. Atrodos pašlaik uz Jūtas un Nevadas robežas. Dīzelis mums maksā $3,19 par galonu. Benzīns ir $2,17. Lētākais bija, ko es redzēju, lētākais bija Vajominga beigās. Benzīns bija $2,09. 2,19 un 2,09 es redzēju. Laikam cenas ir nokritušās diezgan. Nezinu, kas tur Kalifornijā darās. Visdrīzākais, ka joprojām pa $5. Tur mums nekas nemainās. Nu, kas tad notika? Šeit jauns benzīna tanks atvērās, likam, burtiski kaut kādu mēnesi atpakaļ. Pats veikals, tur arī var paēst, pizza ir meksikāņu restorāniņš, vēl šādi tādi dušas, veļas māja, veļu var izmazgāt, tur pāri ceļam arī ir, kur apstāties un nakšņot. Paragudīsim riepus. Kaut kur šņāc kaut kas. Aha. Kaut kur kaut kas laiž man gaisa. Nu, es kaut kādas esmu 8 stundas no mājām. Tad es domāju, ja kaut kas rītā mehāniķiem iedošu sarakstu, lai viņi paskatās. Man tur šis tas vēl būs jāpieraksta viņiem priekšā kondicionieris. Nevis kondicionieris, bet siltais gaiss ik pa laikam pārstāja strādāt. Šo te joprojām man vāciņu nav salabojuši. Es tā saprotu, jābūt kaut kādai atspere, un viņa ir pārtrūkusi. Nekustās. Kāds man tik lēnu, lai tikai nopietni joprojām $10 ir ielējušies. Jūs ko jokojat? Es līdz rītam te būšu ar tādiem tempiem. Es tā saprotu, kad nav dīzeļa nav.
kā man šodien veicās, es pa dienu pildījos, un tas pats joks bija, nu tikai vienā pusē, tagad abās pusēs. Šeit bišķīt ātrāk iet, bet, nu, arī ar tādiem pārlai garām tempiem es nekur netikšu. Ok, ko mēs darīsim? Es tā pieļauju domu, ka arī citi kumpi tikpat ātros tempos pilda, jo es paskatīšos, kādas pēdējās ir bijušas summas. Te 366 dolāri, ok, es pārbīdīšos uz turieni. Tā, labi. Devs man devs. No. Kālies cancel sataisa. Ok. AdBlue es uzpildīju. Ar dīzeli man nekas nesanāca. Kaut kādus 3 galonus uzpildīju tikai. Pamēģināšu blakus pumpi, ja man nesanāks arī nekas šeit. Dīzeļi man pietiek, es tikšu arī gan līdz nākošajam trakstapam aizbraukt. Nav nekas briesmīgs. Galvenais, ka visa šitā rinda un ar manu veiksmi es izvēlējos tieši to, kurš nestrādā. Tāpēc, ja godīgi, lai attaisnotu savu veiksmi, es ceru, ka arī šitas nestrādās. Nē, viņam vajag strādāt, lai es varu uzpildīties un lai var iet gulēt. Tā. Tā, mēģināsim. Tā. Nevajag nekādus citus. No. Provāsim skatīties, kas te būs. Cipariņi ātri aizies vai? Jā, šitais aizgāja. Uzreiz cita lieta. Sādāk, es, kamēr tu runājos, tikai 10 dolāri ieticēja. Jā, tātad man veiksme sūdīga. Ja no visiem šiem pumpiem es izvēlējos tieši to, kurš nestrādā. Nu, arī šitais aizgāja kā vajag. Tā, uzpildījos es 156 galonus. Nav man vēl pilnas bākas nav. Man tur bišķīt limits uz kartītes beidzās, jo šodien jau vienreiz pildījos. Un tas ir strunts, jo man līdz Rīno pietiks. Rīno ir Nevada štatā 2 stundas no Sakramento. Līdz turienei man pietiks, un tad es pirms došanās mājās rīt vēl tur uzpildīšos. Mašīna man ir netīra, sniegi, sāļi. No iepriekšējiem reisiem man arī nebija izdevības iebraukt un nomazgāt šajā reisā. Izdevība tā kā bija, vienkārši es neredzēju jēgu baigo, jo es zinu, ka braucot caur Kaliforniju rītdien tur viss plusi ir kalnos un sniegs klusīs, būs ūdeņi uz ceļa un atkal būs mašīna visa netīra, tāpēc es neko nemazgāju. Es iebraukšu pirms nākošā reisa un nomazgāšu. Izbraukšu es nākošajā reisā pirmdien vakarā, svētdien es atbraukšu no kempinga, pirmdien vakarā došos projām. Mēģināšu jums, nevis mēģināšu, bet es arī daudz ko safilmēšu kempingā, kā tur gāja viss. Tad jau būs atsevišķis vēl video. Šeit parkings ir vispār vienkārši tukšs, liels parkings. Dažas mašīnas stāv, jo tur ceļa otrā pusē arī ir ļoti liels parkings un baigi šeit brīvi tā.
Nu, nav tāda arī baigi populārā vieta, kad visi parkotos, jo apkārt nav liela pilsēta, neko tāda. Es te grozos maksimāli klusāku vietu, gribu atrast, jo gulēšu ar izslēgtu motoru. Un gribās maksimāli kaut kur gaismā noparkoties. Laikam šitā. Būs labi. Nu ko, tad tiksimies rīt no rīta. Ar labu nakti visiem. Šeit ir tāda veļas māja. Iesim tālāk. Dušs tā. 4. Šādas lūgtamas ir dušas. Izlietne viss nepieciešamais. Aizgājusi dušu ātri no rīta. Nopirku šādus tādus tīrāmos līdzekļus. Priekš fūras. Pasties, kāda te mašīna gara. Kabīne. Vesels dzīvoklis uz riepām. Ne tā kā man pieticīga maza kabīnīte.